Draugas atpakaļ, un šī ir otrā daļa. Tātad tagad mēs esam tikuši līdz first level icons. Kā redzat, es pabeidzis kategoriju ikonas. Tagad first level. Pirmkārt, tās ir 48. Adobe Firefox Canvas size 48x48. Ok. Tad tas ir izdarīts, mums ir jāatrod ikonas. Es tās esmu atradis. Un es gribēju pateikt, šis process ir ļoti garš, bet ja gribat, varat veidot pa vienai ikonai, bet es jums brīdinu, jūs vienkārši pārgusiet un sapsihoties. Labi, tad iemetam ikonu iekšā, un man ir precīzi izmērs, tur varēja tūlīt, redzēt, šeit var, 48x48. Tad, file, save as, ejam uz to mapīti, Firefox, flattened PNG, options, PNG 8, versions, adaptive un alpha transparency. Ok, save, jā, man bija vienkārši, un default, open. Pa ikonu fokus tur ir vienkārši jāpārvieto šī bilde kaut vai šādi, tad viņi mirgos tur. Bet tā kā es to negribu, jūs gribat, man tas vienalga, es nerādīšu, mans linkums tērēt laiku. Ja negribat, vienkārši ievietoju to pašu bildi open, ok. Tā izskatīs. Man drusku izskatās, ka mirgo, bet uz PSP nebūs pamanāms. Tāds second level icons. Tās ļoti mazas. 32x32. Un es izvēlējos tur šo bildīti. Tad edit, cut, canvas size 32x32. Ok. Jā, tie laikam ir. Jā, tie. Labi, tad liekam. Un man ir precīzi izmērs, tur arī, redzat, ir 32 un 32x32 un arī būs 16x16 vajadzīgs. Tad file, save as, little settings, flattened PNG, PNG 8, website adaptive un alpha transparency. Ok. Save, man jau bija bilde, tāpēc, un custom theme kuratoram. Un tāpat te ir ar ikonu fokusiem. Ok, šeit ir obligāti abi jāatver, savādāk neies. Ok, viss kārtībā. Tagad esam tikuši pie others un tiekamies trešajā daļā. Atā!